Tā, kāpēc man šodien rokās ir takša? Par kafiju, lavācu un par tramontīnu, tas galvenais. Un par klientiem, kuriem atbraukt jaunas traukas nomainīt vai viesnīcām, vai arī mūsu klientiem, kur pērk dzīvokļus, mājas. Nu, tiem, kas zemes, tiem vēlāk, varbūt tas interesēs. Bet, tiem arī mums ir fabrikas ražo dārza instruments. Tramontīna, jā. Fabrika tas nav kaut kāda ražotne, tās viss ir lielas fabrikas, jā. Lielas pilnmetrāžas fabrikas. Tātad fabrika ir, kas ražo koka mēbeles, tos smukos dēlīšus tur no Brazīlijas. Jā, tie smuki ļoti. Šī konkrētā fabrika atrodas, saucās Belem, viņa atrodas pilsētā, kas ir Belem, kas ir Amazonē, kas ir pašā Brazīlijas augšā. Jā. Tad Brazīlijas vidū mums ir fabrika, kur divas, kuras zem vienu nosaukumu porcelāna fabrika, kas ražo porcelāna traukstā, ir pat jaunākā. Jā. Mēs vēl tikai sākam ar viņu. Un fabrika, kas ražo plasmasas mēbeles, starp citu depo, to var nopirkt. Tur nav daudz, kas izlikts, bet mēs pat depo šo to esam jau sarunājuši. Kaut kas mums ir te Latvijā nopērkams. Tur plasmasas atkritumu tvertnes, puķu podus un izlietnes, kas ražo. Fabrika, kas ražo dārza instruments, arī šis tas depo ir nopērkams. Jā, Tramontīna atvērto durvju dienas